Mani sauc Krivenčī, jūs par mani zinat no supergrupas Singapūras satīnas podkāstu Pēdējā pilīte, un šis ir šovs Pāļu bazars sadarbībā ar Spirits and Wine. Kas ir Pāļu bazars? Pāļu bazars tas, ko tu dzen ar čomu aptuveni 4 no rīta, virtuvē cilājot tādas tēmas kā politika, reliģija, filozofija, ekonomika un viss pārējais, un mīlestība, protams, un viss pārējais, kas nāk par lūpu tikai pareizajā dvēseles stāvoklī. Tas ir Pāļu bazars. Stipri cilvēki un stipri dzērieni. Sadarbībā ar Spirits and Wine. Šodien pie mums ir leģendārs latviešu skatuves mākslinieks, kurš uz skatuvēm ir dzīvojies tikpat ilgi, cik es principā vispār esmu dzīvs. Ja jūs esat pēdējā gada laikā ieslēguši internetu, radio, televīziju vai kaut kādu citu mediju outletu, tad jūs zināsiet pilnīgi noteikti man nākamo viesi, kurš ir mūziķis, DJs, nirējs, dzīves baudītājs un, manuprāt, vienkārši neticami sirsnīgs cilvēks no Latvijas populārākās reggae grupas Riga Reggae. Tas ir neviens cits kā Horens Stalbe. Čau, vecīt. Čau. Milzīgs paldies, ka tu atradi laiku atnākt šeit iedzert ar mani. Mēs jau gatavojāmies sen, riktīgi, atceries? Jā, es teicu, mēs par to bijām runājuši sen, bet, kas labi nāk, tas lēni nāk. Kas lēni nāk, tas labi nāk. Jā. Tūlīt paskatīsimies, kā mums ies. Tu esi ar alkoholu stuvējis jūs? Es esmu, kā dažādos dzīves brīžos ar alkoholu dažādās attiecībās. Lai visiem būtu skaidrs, es pirmo reizi mūžā alkoholu vispār iedzēru un uzpīpēju cigareti 26 gadu vecumā. Wow! Pirms tam es nodarbojos ar mūziku, strādāju modeļu biznesā pa modeli ilgus gadus un tā tālāk. Īsāk sakot, bija iekšā visos trakākajos tusiņos. Nekad man nebija tāda vēlme. Un tu biji pilnīgi straight edge? Jā. Pilnīgi un absolūti. Ok, tātad noteikums tu jau zini. Mēs sāksim ar vājākiem dzērieniem, iesim uz stiprākajiem. Dzērieni kļūst stiprāki, tēmas kļūst smagākas. Tā it kā būtu loģiski. Paklausies, bet es esmu atnācis ar dāvanu. Es tev atnesu šito te. Paldies! Stop the war, tu jau sen biji pelnījis. Paldies! Jā, paldies! Liels stop the war. Kur var iegādāties šos krēklus, Horēn? Var iegādāties visu kaut kur, var iegādāties Jamaica LV tos krēklus vai rakstīt tur uz Riga Reggae Facebookā. Damn, milzīgs paldies! Yeah. Nice! Tāds awesome. Ir arī Dalai Lamam un vēl daudziem visādiem foršiem cilvēkiem. Fantastiski! Yeah. Paldies! Ok, tad tā arī es domāju, mēs varam sākt. Mūsu pirmais dzēriens ir liķieris Villa Massa Limoncello. Tam ir 30 grādi un tas ir no Itālijas. Tas ir tradicionāls augstas kvalitātes citronu liķieris, ražots Sorrento reģionā pēc senas ģimenes receptes. Tas ir lielisks ļoti dažādos kokteiļos vai arī kā dižestīvi. Garša laba. Man ļoti patīk. Viņš kokteiļos varētu būt nice. Es ieraugot tos... Tu jau pats bārā arī kaut ko ņemies bišķi. Jā, protams. Tu vari tos labāk nokomentēt. Jā, bet par liķieriem es maz ko zinu. Es lielākoties zinu par rumu, jo es strādāju Kubā un Kuba tas ir rums. Bet kas man ienāca prātā, ieraugot uzreiz tos 10 šotus, ka Džeks ieiet bārā un pasūta 10 šotus un saka bārmenim, ielej man 12. Viņš viņam saka, kas pa lietu, viņš paņem pirmo izlej ārā, vienkārši zemē, un beidzamo izlej ārā. Viņš viņam saka, kas vecīt pa lietu, priekš kam tu tā dari? Viņš saka, zini kā, pirmais vienmēr grūti iet, a beidzamais ir pa daudz. Ļoti labi, izcili. Fantastiski. Tas visiem šotu baudītājiem. Tu tikko nosināji savu dzimšanas dienu. Jā. Nākamgad tev paliek ļoti, ļoti apaļš skaitlis. Kā tu jūties tagad, kad tu tikko nosināji dzimšanas dienu? Kas notiek tev dzīvē? Es zinu, kā es jūtos kolosāli, jo to dzimšanas dienu arī es lielākoties svinēju nevis savu dzimšanas dienu, bet mammas dzimšanas dienu. Jo man tā dzīvē ir sanācis, ka es esmu dzimis vienā datumā ar mammu. Es esmu dzimis 8. martā. Tu esi kā viņas dāvaniņa. Jā. Un kā man no bērnības viss teica, tu esi piedzimis visām sievietēm par prieku šai pasaulē. Un mammai šogad palika 80 gadi, un tad bija mammas balva. Tā, bet no bērnības, jā, dzimšanas dienas mums ir baigās balvas vienmēr bijušas. Tā kā ģimenē. Tev nākamgad paliek 50. Nebaidies no tā cipara? Jo, man liekas, tu tā kā dod dieviņš visiem būtu uz 50 kā tev. Igors Linga kādreiz teica tā, es domāju, ka tur tikai, es nezinu, Ģirtam Jakovļevam un Elzai Radziņai mēdz būt 50, un tagad arī man. Bet es domāju, ka tas ir atkarīgs no tavas filozofijas, no tavas pieejas dzīvei. Un tad, kad es skatos uz dažiem cilvēkiem, kuriem ir 20 gadi vai 25 vai 30, tad man liekas, ka viņi jau ir veci, bet es esmu tāds permanent teenager.
Jā, tu esi principā apstājies kaut kādā veidā. Kārlis Bikšs saka, tev ir tas rokzvaigznes gēns, un tas darbojās. Skaisti. Ok, ejam tālāk. Ejam tālāk. Ļoti labi. Mūsu otrais dzēriens ir liķieris Kosken Korva Mintu, 35 grādi. Tas ir no Somijas. Šim liķierim piemīt izteikta atvēsinoša svaiga piparmētru garša. Un viņam tāda ir, un šis liķieris atsauks atmiņā spirktu, saulainu ziemas dienu, kalnos vai kādu citu tīka mainu. Ir tas kalnu mājiņas vibes, tāda sajūta. Ir kaut kas... Man patīk. Jā. Ir garša, teiksim tā. Nav bezgaršīga. Tā kā orbita, kas iešķirīja. Jā, es gribēju teikt, es gan košļienes baigi diezko nē. Kā es vienmēr man piedāvā košļienes, saku, nē, es pie stūras nelietoju. Ok. Bet, jā. Klau, šur tur mēdījos jau izskanēja informācija, ka tu dienu vai 2 dienas pirms zelta mikrofona tika aizturēts. Tā mums gadījās. Es nebiju uz ceremoniju. Tu nebija uz ceremoniju. ceremoniju. Mums neko neiedeva tieši. Mums arī neko neiedeva, bet tu varbūt vari pastāstīt, kas notika. Man arestēja krimināla policija, narkotika apkarošanas dienests. Kāds bija, acīm redzot, nostučījis. Ja tas ir vienīgais veids, kā tevi atrod. Jā, protams. Tikai, ka kāds nostučo. Protams, jo tas, kas tur bija sarakstīts, viss tur es sajūtos kaut kādā brīdī tā kā Al Capone. Tur tādas apsūdzības. Pastāst, kas notika tajā dienā? Es gāju uz Kubu, uz savu darbu vietu. Man bija paredzēta pēc intervijas fotosesija žurnālam Ieva. Un es tūlīt jau stūrēšu iekšā. Tas bija burtiski 3 metrus no Kubas durvīm. Pienāk klāt Džeks. Sveiki, krimināla policija, narkotika apkarošanas dienests. Man pirmais jautājums bija tāds, tas varbūt ir joks? Tā kā visi jau zina, kur ir, tā kā visi jau zina. Jā. Un viņš tāds saka, nē, nav joks, izņemiet lūdzu rokas no kabatām, aiziem tepat līdz mašīnai. Es saku, jā, protams, viss ejam, ko tad es tur bēgšu vai mukšu vai kaut ko tam līdzīgi. Tā tas viss sākās. Un aizturēja man uz 48 stundām, man bija laiks padomāt, pameditēt. Man kamerā ieveda Džeku, kurš bija heroīna lietotājs, kurš bija Rimčikā zadzis viskija pudeles. Ar bišķi sasaucās, jā, ar mūsu tēmu. Mums viskijs ir kā? Ir viskijs. Līdz viskijiem tiksim, jā. Jo viņam bija vajadzīga deva un tā, un tad viņš tur trīcēja un drebēja, un man bija ar ko nodarboties. Bet ko tev piešūva? Es viņam nesu ūdeni tur dzert un tā tālāk. Man piešuva visu, ko var psihotropo vielu iegādāšanās, uzglabāšana, tirdzniecība. Tas maksimums, ko vispār var. Jā, pilna komplekta. Pēc šīta panta, jā. Ko tev konfiscēja? Man konfiscēja kopumā, mani angļu draugi, jamaikieši, ar kuriem mēs kopā strādājam, arī muzikālajā lauciņā, protams, smējās par mani un vēders turēdam un teica, now you are criminal. Bet kopumā tur sanāca pa visām mājām, kur izdarīja kratīšanu 20 gramu. Tas nav baigi daudz, es teikšu tā. Priekš cilvēku, kurš, es jau viņiem arī uzreiz teicu, bet Džeki, aizvediet man uz ekspertīzi, pārbaudiet, ko gribiet, es pīpēju, nav ko slēpt, es to arī esmu teicis mēdījos un ļoti labi. Tā kā tas, jā, tur tā nav raķešu zinātne, lai pateikt, ka tu pīpē. Jā, piemēram. Ja domājieties, Horens pīpē. Wow! Ārprāts. Ok. Bet es gribēju teikt, ka tie cilvēki darīja savu darbu, un viņi darīja savu darbu kolosāli, un mums bija fantastiska sapratne. Un es ceru, ka es viņus tagad nekādā veidā nenododu. Viņi jau skatīsies. Bet, jā, mēs arī sarunājam, ka dziesmas uzrakstīšu obligāti par viņiem. Teksts jau ir gatavs, mēs arī Gregēji tagad strādājam pie tās dziesmas. Tur ir smuks. Viņi bija ļoti jauki. Jā, viņi bija burvīgi tie cilvēki, un viņi teica arī man, beidzot mums ir kāds cilvēks, kurš smaida, jokojās, normāli sarunājas ar mums savādāk, viss tikai uz mums lamājās, sauc mūs pa kretīnu. Tas jau ir tas, ko saka, policija jau nav vainīga pie likumdošanas. Viņi jau neizdomā to. Protams, viņi vienkārši izpilda savu darbu, un es domāju, ka viņiem darbs nav viegls, un es domāju, ka es neesmu tas briesmīgākais cilvēks, ar kur viņiem nākās kontaktēties. Vai tev būs tiesa tagad?
tiesa būs katrā ziņā, bet vēl nav saprotams, kādā veidā un kā tas notiks, jo pagaidām notiek izmeklēšana, viņi tur analīzes, un tur viss tur analīzes marihuānai, ko konfiscēja, un manas analīzes un tā tālāk. Un jūs varat neveikt analīzes, Horens točni pīpē. Tur nav jāveic analīzes. Jā, bet Singapūras satīna zina. Tā kā mūsu dziesma arī nav nekāds joks un nav nekāda izlikšanās. Tas ir tiešām tā, kā mēs domājam, tā, kā mēs darām. Un nākamo glāzi es gribētu ieraut par tiem policijas darbiniekiem un par viņu ģimenēm, lai viņiem viss labi un lai viņiem viss forši. Jo tomēr, nav pārāk forši tas darbs. Viņiem tāpat ir ģimene, bērni. Viņi vakarā aiziet mājās, un ko viņi var pastāstīt. Forši, ka ar Horenu viņi satiekās. Vismaz mēs no visiem cilvēkiem, ko viņi tajā dienā aizturēja, viņi dabūja foršāko. Un plus, man liekas, liela daļa jauno, teiksim, īpaši policisti, viņi jau paši saprot, ka tie ir stulbi likumi, bet viņiem vienkārši jādara savs darbs. Jo tas, ka heroīns un marihuāna un viss pārējais un amfetamīns, tas viss atrodas vienā tai plauktiņā. Tas ir reāli no Padomju Savienības laikiem palicis. Visa pasaule soļo un Eiropa vienā virzienā. Mēs mēģinām airēt pret straumu. Kādam ir čakarīgi kārtot tos likumus. Tas ir tas, ko mēs ar Jurdu Liepnieku pagājušajā epizodē runājam. Jā, es redzēju. Provinciāla sabiedrība. Kompliments, ļoti laba intervija. Es neesmu redzējis visas tavas intervijas. Bet ar Liepnieku es paskatījos, un ar Kiviču es paskatījos, un bomba. Kivičs ir labs, kā vienmēr, labs un patiess. Ejam tālāk. Par policijas darbiniekiem. Par policijas darbiniekiem es sākumā pateikšu, kas tas ir, ko tūlīt ieros par policijas darbiniekiem. Mūsu trešais dzēriens ir rums Diplomatico Reserva Exclusive 40 grādi. Tas ir tumšs Venecuēlas rums. Aromātu kļauju lapa, sīrupa, šokolādes, brūnā cukura, karmels un apelsīņu miziņu notis. Lieliski baudāms kā pēcpusdienas dzēriens vai arī kokteļos. Tagad es sajūtos tā kā darbā, tā kā Kubā. Tā, es tev tagad iedošu 3 bildes, kurām tev vajag iedot kontekstu, kuras atradu tev Google. Jā, tas ir. Pirms man liekas kaut kāda pasākuma palādījumā. Tas ir nesen, kad es esmu atgriežies no Ēģiptes, es domāju, 6-7 gadi atpakaļ. Tas ir Ēģiptē. Ēģiptē mana bilde, tas ir Ēģiptes sākums. Tur es esmu nodzīvojis Ēģiptē kādu pusgadu. Pie šīs bildes bija ļoti mīļi komentāri no daudzām jaunkundzēm un kundzēm. Kurš teica, šis ir Latvijas pievilcīgākais vīrietis. Bet forša bilde. Ļoti skaista bilde. Tas ir baigi sens. Pie Latvijas televīzijas bildēts mīlestības. Varbūt, ka 14. novembris, bet varbūt arī nē. Mēs sarkanus baloniņus laidām gaisā, kaut kas tāds bija. Tā kā es atceros visas bildes pagaidām. Mēs jau vēl tikai 3 glāzes esam izdzēruši. Un mēs tūlīt ejam pie nākamās. Mēs ejam pie nākamā jautājuma, vecīt. Mūsu 4. dzēriens ir degvīns Oņēgin, 40 grādi. Es man šķiet šajā šovā esmu viņu dzēris vienu, varbūt 2 reizes, bet es viņu atceros kā Sanktpēterburga. Jā, es viņu atceros kā degvīnu, kurš ir, man principā degvīns sit uz augšu. Es dzirdēju, ka tu teici, bet viņš ir pilnīgi tīrs, viņš ir tā kā vienkārši dusmīgs ūdens, jo viņš ir tik filtrēts, viņš ir tik destilēts, viņš ir tik ļoti premium klases, ka tu nejūti to, ka tas ir degvīns. Ļoti minimāli. Tas, ko es teicu, ļoti viegli. Viegli, vodka, jā. Tā kā, ja tu varēji šitā ieraut, un es zinu, es skatījos. Man tiešām tas pavostas ņābi, man sit uz augšu, bet šis ir tā kā super gludi. Zinu, kā man ir līdzīgi ar to, ko tu teici, tas anīs un tas pārējais. Vecīt, mums tieši šodien ir. Jā, ok. Tas man iet kā ūdens. Jā, bet tas ir tāds labs challenge atkal, Vecīt, nākamais mūsu dzēriens būs challenge, bet līdz nākamajam dzērienam tiksim. Tas, ko es tev gribēju paprasīt par karsto tēmu - koronavīrusu Covid-19. Šobrīd Latvijā ir 16 apstiprināti gadījumi. Šodien, kad mēs to ierakstām, kurš šis ir datums? 12. ir 12. marts. Mēs šo ierakstām Piektdien 13. Piektdien 13. Šodien, 12. martā, valdība izsludināja ārkārtas stāvokli valstī. Tātad tiek atcelti masu pasākumi, virs 200 cilvēkiem. Tas trāpa gan tev, gan man, gan mums visiem. Jā, bet kas ir pareizi, es to arī saprotu. Tā tam vajag būt. Tas ir ok.
Kā tev šķiet, kas notiks tālāk ar visu šo te koronavīrusu sāgu? Es jau teicu pirms daudz gadiem, ka drīz notiks kaut kas tāds, kas nebūs ne karš, ne kaut kas tam līdzīgs. Un es domāju, ka 1/3 daļa cilvēces varētu iet bojā. Tas ir tāds mans pareģojums. Jo, zini, kā mēs tad, kad izlaižamies līdz kaut kādai pakāpei, un tad tur kāds no augšas, kā teica man arābu draugi, someone is joking with us. Ja kāds, kurš skatās, tad mums uz augšas jokojās. Šeit jums koronas vīrus, ja, tāpēc, kad mēs esam forši, mēs esam paglābušies no kariem un visādām tādām lietām, bet kaut kāda mācība mums ir jāsaņem arī. Un kā es teicu, ka sākot ar kedām un beidzot ar pulksteņiem un apģērbu, kas mums mugurā viss tagad nāk no Ķīnas, un korona arī sanāk, ka nāk no Ķīnas. Katrā laikā ir savs pārbaudījums, kaut arī nebūtu karš. Iedomājies, ka Latvija savā īsajā vēsturē, es domāju, pirms kara Latvija, jau piedzīvoja 18. gadā Latvijas valsts dibināta. 40. 41. mēs varam uzskatīt, ka jau šlus un āmen. Tas ir 12 gadu laikā 2 pasaules kari. Iedomājies. Un vēl spāņu gripa taču arī, man liekas, bija 8. gadsimta sākumā. Ok, tu par gadsimta sākumu labāk zini, jo tu to labāk atceries. Es tad vēl biju baigi jauns, tāpēc es neko daudz par spāņu gripu nezinu. Bet mēs saņemam kaut kādus pārbaudījumus. Saprot, mēs dzīvojam mierā it kā un tā. Kas mums te notiek mūsu mazajā, mīļajā Latvijā? Oligarhi. Tā kā es nesen apciemoju savu tēvzemi Armēniju, ja tu zinātu, kādas tur ir oligarhu mājas, tur oligarha māja ir, zini kāda? Ar zooloģisko dārzu, ar mūru apkārt. Es visu laiku viņiem jautāju, bet tas ir templis? Viņi tādi saka, nē, tas ir oligarham, tā ir māja. Mūsu oligarhu mājas, tad, kad tur paskatās kaut vai Lembergu, kas ir mūsu iemīļotais oligarhs vai vienalga, kur nabaga cilvēki, kas tie pa oligarhiem? Viņi mokās un vēl visi viņus tur apspļaud un tā tālāk. Zini, kā tas ir līdzīgi tā kā cilvēkiem, kur kāpj uz skatuves. Ja tu kāp uz skatuves, es vienmēr visiem jauniešiem, tad, kad ir tikšanās tur skolās un tā tālāk, es saku, ja tas apkārtējo viedoklis jūs var izsist no līdzsvara, tad laikam būt publiskai personai tas nav priekš jums. Un tiem oligarhiem ir tieši tāpat. Iedomājies, cik tu saņem visu kaut kādus. Labi, tev ir tur 1, 2, 3, 5 vienalga. Vai 100. Vai 100, kaut vienalga. Bet koronavīrus attiecās uz tevi. Sieva, bērni un ģimene attiecās uz tevi. Tas, cik tu ilgi nodzīvos un kurā brīdī tev konstatēs, kāda slimība attiecās uz tevi. Un kā es mēdzu teikt, tad, ja tev pat pasaulē piederēs aviokompānija un visas lidmašīnas pasaulē, ja kāds tur negribēs, ka tu lido, vecēji, tu nelidosi, piedod, bet tu nelidosi. Liela nauda, lielas klapates. Vairāk nauda, vairāk problēma. Tieši tā. Kā tev liekas, kas varētu notikt? Tātad mums ir izsludināta ārkārtas situācija līdz 14. aprīlim. Kas varētu notikt pēc 14. aprīļa? Vai situācija varētu normalizēties tuvāk vasarai? Jo parasti jau ir liela uzplaiksnība. Tas ir drīzāk jājautā mediķiem, bet šī ziema, kas attiecās uz mums, uz Latviju tieši, šī ziema ir zīmīga ar to, ka Latvijā ir tāds klimats, kāpēc katrā vietā zemeslodē ir klimats un tur iedzīvotāji un visas tās slimības, tāpēc, ka tā tam ir jābūt. Nebija ziema, nebija baigie mīnusi, un tie vīrusi līdz ar to nevar izsalt. Jo vīrusi izsalst. Vīrusiem pats labvēlīgākais brīdis ir mitrums vajadzīgs, un kaut kāda plus 6, 7 grādi. Tas ir viss, kas bija šai ziemā. Ko es varu pateikt par to vīrusu? Ungāru izcelsmes ārsts, patiesībā ebrejs, bet skaitās ungārs, 1880 kaut kādā 80 kurā gadā ieviesa visās slimnīcās, visos hospitāļos revolucionāru tajā laikā izgudrojumu. Un zini, kas tas ir? Roku mazgāšana. Draugi, brāļi un māsas, mazgājiet rokas. Tas ir ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši nomazgā rokas, neklepo nevienam virsū. Neej tur, kur tu vari neiet. Un ja tu ej tur, kur tu ej, ir grādīgais, kas killing all the microbes. Kaut kā tā arī Kā man arābu draugi Eģiptē teica,
Enzo, viņi man sauc par Enzo, par godu tur tajā filmai par freediving. Viņi teica, Enzo drink petrolu. Jo viņi nedzer alkoholu diezko. Viņi teica, mēs arī drink petrolu and smile. Marutku no Latvijas. Tā ir baltā mājas kanža savienojumā tikai un vienīgi ar svaigām marutku saknēm un īstu lauku garšu. No latviešu mārutki. Bet, džeki, malači, smuka pudele. Laba etiķete. Nē, ideja ir laba. Ideja ir laba, bet alkoholam vispār, kas tur ir labs? Tur ir laba ideja, vēsture, background. Kultūra, kas nāk to kopā. Jā. Okay. Tad ļoti interesanti Armēnijā, piemēram. Konjaka zemē. Jā, konjaka zemē, bet armēņiem konjaks ir tas pats, kas mums balzāms. Viņi paši reāli dzer to savu šņābi vietēju. Katra ģimene taisa to savu šņābi, tā kā mums kanģa, un viņi dzer šņābi. Un tas konjaks, tieši tāpat tā kā mums tas balzāms, balzām arī klubā, Kuba ārzemniekiem tāds, viņi tādi, kas ir tāds jūsējais? Un saka, 47 vai 48 grādus viņiem iedzer, un tad viņi parasti tādu izdzer tādu mazu daļiņu no tā šauta un saka, ļoti interesanti. Tas tā kā viņa kārums ieriņā. Jā. Tā ir ļoti interesanti. Tas pats ir ar to armēņu konjaku. Tā ir eksporta prece. Tā ir tāda izkārtne. Paklau, mēs tiešām esam jau pāri pusē. Mēs esam pāri pusē, vecīt, un tas, ko es tev tagad jautāšu, sāksies interesantā daļa. Tagad jau, tā kā Kivičs teica, tu jūti, tagad ir bišķi pāles. Es bišķiņ jūtu. Bišķi ir. Bišķiņ jūtu, bet vispār esmu labi izgulējies un ēdus un atpūties. Es esmu izgulējies burvīgi, es neēdu neko visu dienu. Aha, tad es prognozēju, cik tā būs promils. Bet, zini, kā saka Arnis Bikšs, mans draugs un Kubas turētājs, viņš saka, galvenais tikai tajā dienā, ka jums ir ballīte, neēdiet tos suši, lai tie rīsi nenāk pa degunu ārā. Okay. Tā kā tur ir sava zināšana un sava smiekalka, kā krievu valodā saka. Tas ir tāda pieredze. Klausies, tā tad būs drīzumā Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas. Yes, ko tu sagaidi no nākamās Rīgas domas vadības? Es redzu, kā tu tā kā saimies. Tagad būs. Pirmām kārtām tur ir viens cilvēks, kurš ir man ļoti simpātisks un kurš ir mans draugs. Kurā partijā? Ļoti tūs. Par partijām tas Štruns partijas tur ceļo, visi no partijas uz partiju, Mārtiņš Staķis. Viņš ir reāli godīgs džeks. Un man bieži, tad, kad ir koncerti, tur cilvēki zina, kā ierēbuši, un viņi nāk klāt, un kas ir varbūt labi vai slikti, saka to, ko domā. Un man pienāk klāt džeks pirms koncerta, man liekas, tas bija Valmiera arī, un saka tāds, Horen, es gribu tev paspiest roku, es gribēju tev visu laiku tev satikt, es gribēju pateikt, cik tu esi godīgs. Un es viņam saku, draugs, godīgs drīzāk nē. Varbūt patiesi. Viņš man saka, jā, patiesi. Un man liekas, ka mūsu nākamais tosts varētu būt, ka patiesīgums var būt augstākā patiesība pasaulē, kāda ir. Mēs līdz nākamajam tostam vēl tiksim. Labi, es steidzos, kā es domāju. Okay, bet ko tu domā, ko tu sagaidi? Ja mums pietrūks, mēs varam lietu vēl? Absolūti, vecīt. Absolūti. Jā. Bet tātad, ko tu sagaidi no nākamās Rīgas domas vadības? Es domāju, ka beidzot varētu būt cilvēki, kur ierīko riteņbraucēju celiņus, nevis tur, kur viņi visiem traucē un tuvojās vēlēšanas, un mums vajag riteņbraucējus, jo viņi ir milzīgs daudzums, un mums vajag viņus kā balsotājus, tāpēc mēs viņus čakarējam un tā. Kā mēs jums uztaisījām riteņbraucēju celiņus, visi iet balsot, jo Rīgas doma uztaisīja riteņbraucēju celiņus. Es domāju, ka es gribētu, lai tur nonāk cilvēki, kuri mīl savu pilsētu, kur ierīkotos riteņbraucēju celiņus tur, kur viņus vajag. Man liekas, viņus visvairāk vajag pār tiltiem, tur, kur ir maģistrāls, jo Rīgā 2 miljoni iedzīvotāji, tas ir gandrīz mūsu skatījums, draugs. Ja? Jo mums ir smieklīgi, drīz būs 2 miljoni, un tā tad, principā, visa Latvija noskatījusies. Tos riteņbraucēju celiņus vajag tur, kur viņus vajag. Pie mūsu pilsētas izmēriem un pie tām platajām ietvēm un viss tā Rīgas centrā vispār varētu
ja godīgi, nebūtu neviens riteņbraucēju celiņš. Es braucu ar mašīnu, es braucu ar divriteni. Es esmu abās pusēs. Bet tiltam pāri tikt, braukt blakus šosejai. Riteņbraucējs, kurš brauc šoseja Rīga-Ventspils vai Rīga-Liepāja pa to maliņu, un tās fūras iet garām. Man reāli viņa žēl, jo es saprotu, ka agri vai vēl viņi notrieks to cilvēku. Varbūt ne šogad, nākamgad vai vienalga, kas nedod Dievs, viņš vēl brauc tiem bērnu krēsliņiem un ar bēbīšiem kopā. Tā kā es gaidu, varbūt es esmu baigais optimists, jā, kā teica Cojs, ždjom перемен. Mūsu 6. dzēriens ir īrijas viskijs Glendalough Double Barrel Oloroso Cask Finish. 42 grādi. Tas, ko tu jautāji sākumā, mēs esam klāt pie viskija. Šīs graudu viskijs ir nogatavināts Bourbona un Oloroso Heresa mucās. Lai pabeigtu gatavošanas procesu, viskijam Double Barrel tiek izmantots Oloroso šerija mucas no Spānijas. Samainamies glāzē? Es redzu, ka tev tas ūdens labi iet. Nē, es uzpildīšu savu. Man te pat naudas uzpildīs. Nē. Paldies, vecīt. Nevajag naudu. Jo viskijs ir tas, kas man, vismazāk garšo. Tā kā tev viskijs vodka, jā, tā kā tev vodka, tā man viskijs. Bet ir forši, cilvēki ir ielikuši savu mīlestību, un tā ir viņa kultūra. Jā, viņi ir radījuši pudeli. Tam. Kas tas ir? Jēzus? Tas, man liekas, ir Jesus. Kaut kāds reliģijos. Ar balodu. Ar balodu mēs varam pieaugt šeit pie kameras. Balodu, starp citu, zini, ko nozīmē? Zini, kā Fidels Castro? Kāpēc par Fidelu Castro baigi interesantais stāsts? Fidel Castro, iedomājies, komunisti. Padomju Savienībā komunisti, kur saka, reliģija, tas ir opijas tautai. Un komunisti Kubā. Tad, kad es biju tieši Kubā, tajā laikā viesojos, kad nomira Jānis Pāvils II. Fidels televīzijā iebliez 5 stundu runu par to, cik svarīga ir reliģija, kristietība un Romas katoļu baznīca komunisma celtniecībā. Pastāstīšu vēl nedaudz vēsturi. Tad, kad Fidels Castro, kad viņi iebrauc Havanā ar tankiem, jo pirmais viņi Santiago de Cuba paņēma, tā ir otra Kubas lielākā pilsēta, un pēc tam Havana. Tad, kad viņš teica Havanā runu, speciāli, nespeciāli, es nezinu, to neviens nezina. Viņam uz pleca, iedomājies, viņš stāvēja un runāja, un viņam uz pleca nolaidās balodas balvas. Jā. Priekš kristiešiem tas nozīmē, ka Dieva gars ir nācis par viņu. Un tāpēc arī viņam izveidojās. Viņš, piemēram, bieži satika, nevis bieži, bet viņš satikās mierīgi ar Romas pāvestu, būdams komunistu līderis un tā tālāk, tā joprojām. Tāpēc, es gribētu teikt visiem cilvēkiem, domājam plašāk. Tagad jau es tā jūtos. Mēs varam pāriet pie... Tad pāriem pie smagākiem jautājumiem. Vecīt, klausies. Bēgļu krīze. Turcija šobrīd atver savas robežas un pludina bēgļus uz Grieķiju, iekšā tālāk Eiropas Savienībā. Šobrīd mums priekšā ir jauns, iespējams, imigrācijas krīzes vilnis. Paralēli visam koronavīrusam jau nepietiek ar to, ka mums koronavīrus vēl jauns bēgļu migrācijas vilnis nāk iekšā Eiropā. Kā tu vari to komentēt, ko tu par to domā? Vai Turcija dara pareizi, ka viņa ļauj visiem līst iekšā Grieķijā? Es nezinu, ko tur Turcija dara. Zinu, kā es esmu armēnis, man Turcija sevišķi tur attiecības. Nepatīk, jā. Nav tā, ka nepatīk. Es viņus mīlu, lūdzos par viņiem un viss kārtībā. Bet bēgļi, es gribētu pateikt to, ka Latvija tai savā īsajā 12 gadu vēsturē pārdzīvoja 2 pasaules karus. Mēs esam bēgļu tauta. Mēs esam izdzīvojuši pateicoties tam, ka mēs esam bēguši. Tieši tāpat kā mana tēva tauta, armēņi. Armēņu ģenialitāte, kur slēpjās? Armēņi. Man krievu draugi saka, cik armēņi ir? Es saku, Armēnijā tur 3,5 miljoni. Viņi saka, kādi 3,5 miljoni? Viņš esat visur pasaulē. Saprot, tas ir no vienas puses genocīds, tas ir drausmīgi, ka 500 cilvēks iedzen baznīcā un dzīves sadedzina. No otras puses, tāpēc
jebkur pasaulē, tu pasaki armēnis, visu uzreiz, armēņi. Nu, mēs esam bēgļu tauta, un es gribētu, lai mēs to neaizmirstam. Un mēs kādreiz esam bēguši, un mūs ir pieņēmuši. Un Sibīrijā, tad, kad izsūtīja latviešus, mēs esam izdzīvojuši. Tāpēc, ka tie cilvēki, kur tur dzīvoja, tais sāģās, viņi redzēja cilvēcību. Viņi redzēja, ka mēs esam cilvēki, ka mums ir bērni, ka mums nav ragi un asta, ka mēs neesam nekādi vēlni, ka mēs esam tādi paši cilvēki, tā kā viņi. Man ir vēl viens te armēņu tosts. Aiziet. Kā darām? Tu sākumā pasaki tostu, vai es sākumā pasaku, ko mēs dzersim? Tu pasaki, ko mēs dzersim, un tad es pateikšu tostu. Vecīt, tas ir tas, par ko tu uztraucies pašā sākumā, kur tu izspļauj to vārdu. Mūsu 7. dzēriens ir Turcijas liķieris Tekirdağ rakisi. Exactly. 47,5 grādi. Much love to Turkey. Ja tev garšo anīs un lakrits, tad tu šo dzērienu dievinās. Ja tev šīs lietas negaršo, tev viņš liksies pretīgs. Var vodkviet. Jā, precīzi. Zin kā, es saku, un tas ir tik ironiski, jo, teiksim, man personīgi, es esmu viens no tiem slimajiem, kuriem tiešām garšo anīs un lakrits. Un man viņš iet iekšā kā ūdens. Tev patīk tas 12 before midnight. Jā. Un, teiksim, citiem cilvēkiem atkal viņš ir tā kā šņabis, viņi rīstās, viņi nevar. Jā, nu šitais man patīk, šitais mans. Tu neizties sajūsmā. Šitais man riktīgi patīk. Draugs, sajūsma ir tevī. Sajūsma nav ārpus tevis. Ja es gribu, es esmu sajūsmā. Es varu darīt tā. Es varu darīt. Yeah, I like this one. Mēs šito gan jau ieliksim tajā sākumā, ko mēs vienmēr. Jā. Nu, tāpēc, ka tu saproti. Klau, Horen. Tagad jau... Vai tagad tu jūties runīgs, jo man tev ir ļoti svarīgs jautājums? Jā, bet es neesmu padzēries vēl nedaudz. Lūdzu, padzeries ūdeni. Tu vēlies padzerties ūdeni? Jo, man liekas, mēs jau abi vafelē sēžam. Liekas, mēs abi esam vafelē. Nu, kā saka? Klausies, mēs jau mazliet šo tēmu aizķērām. Bišķiņ narkotikas un tā, bet kāpēc tavuprāt Latvijā cilvēki ir tik negatīvi pret narkotikām un citām lietām, ko viņi nesako? Kāpēc Latvijā ir cilvēki Padomu domāšana. Es skatījos pētīt tavas intervijas, jo intervijai jāgatavojās. Savādāk, priekš kam tad es te nāku? Es arī sagatavojos. Un, jā, paldies tev, draugs. Un Kivičam ir taisnība, reāli viņam ir vislabākās intervijas. Man arī intervija viena no labākajām bija ar Kiviču. Es domāju, ka šī intervija tev arī būs viena no labākajām. Jā, tāpēc, ka, draugs, mēs abi es tev ticu. Jā, tas tieši tāpat kā tā mūsu sadarbība. Tad, kad tie samiksējās kopā, spēks ir būt kopā, saproti. Tik līdz mēs šķiramies, tik līdz mēs sakam krievi latvieši, vai tur vienalga kas, vai jauni veci, vīrieši, sievietes, tur geji, ne geji. Mēs uzreiz šķiramies. Tā ir šķiršanās. Mans uzskats ir tolerance. Tolerance? Is the attitude. Tolerance ir tas, no kā mēs varam atspērties. Jo tikpat labi es varētu pateikt, Singapūras satīns, jaunie džeki, tur viņiem narkomāni. Vai tur viņi tur lamājās, ko tur, kas tur man ar viņiem vispār kopīgs? No. Māksla nav mīlēt tos, kur mums dara labu. Māksla ir mīlēt tos, kur mums atšķirīgs viedoklis. Man bieži cilvēki jautā par draugiem, un es vienmēr saku, man draugi ir tie, kuriem ir diametrāli pretējs viedoklis nekā man. Jo priekš kā man vajadzīgs ir draugs, kurš, piemēram, man saka, jā, Horen, malac, tev ir taisnība tā kā tu saki, tā viss ir. Man ir interesanti uzzināt, ka cilvēki saka, nē, vecīt, tu esi vecā paudze, vai, vienalga, patiesība. Vienalga, kaut kāds cits viedoklis, vispār, priekš kā man savu viedokli, man nav tik ļoti lieli tie kompleksi, ka man visu laiku vajag, lai man kāds saka, jā, vecīt, malac. Man, protams, ir burvīgi, ka man atbalsta, bet mani lielākie skolotāji ir mani kritiķi. Tie, kur saka, Horens, viņš ir stulbs, viņš neko nevar, ko viņš tur apkuries, tur kaut ko mūld vienkārši. Tie cilvēki, kur tev rāda to ceļu tumsā.
Un es nezinu, man liekas, ka tas ir forši. Bet tas, ka tie cilvēki, tas ir tas pats, kas Latvijas likumdošanā. Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, NATO. Kāpēc marihuāna, ko lielākā daļa pasaules uzskata par ārstniecības līdzekli, mums ir heroīns? Kāpēc? Province. Mēs esam province. Kā mans draugs Eduards Švāns teica, bet kāpēc agri vai vēl tas lielceļš ies arī caur mūsu zemi? Laicīgi būtu labāk viņiem sagatavotam. Un Švāns smējās vienmēr un teica tas ceļš nekad neies caur mūsu zemi, jo viņš iet vienkārši citā virzienā. Varbūt mums vajag padomāt par to virzienu vispār, kur mēs ejam, ko mēs gribam tagad ielikt gejus cietumā vai piekaut viņus vai ko. Kāpēc? Tie ir normāli cilvēki. Tad, kad fakārt laikā 91. gads, zinu, ko man cilvēki teica? Jūs spēlējat melno mūziku, jūs vajag pakārt. Jūs spēlējat nēģeru mūziku, lai viņi savos džungļos spēlē nēģeru mūziku, jūs vajag pakārt. Jūs esat Baltie, jūs esat Baltie, jūs esat nodevēji. Un paskaties tagad, Singapūras satīns, Ansis, ēdavārdi, tik daudz tur ir viss kaut kas foršs. Un tik daudz latviskā tur ir. Jā, un starp citu Eminems bija tas, kurš, ja mēs paskatāmies čārtos tajā vēsturē, izdara tā. Sorry. Matācijas. Jā. Un viņš bija tas, kurš aizsāka, kurš pacēla to. Pirms tam jau Vanilla Ice arī bija tas. Jo Vanilla Ice, zini, kā kļuva populārs? Ice, baby. Ice, baby. Tāpēc, ka Baltie vecāki teica saviem bērniem, bet nevajag baidīties no melnajiem. Redz, ka Baltais arī repo. Viss ok. Mēs sakam to, ko mēs domājam. Jā, forši. Kas tur ir? Mums ir vēl ko iedzert? Vecīt, mums ir. Ejam tālāk. Mūsu 8. dzēriens ir liķieris. Tatra Tea Forest Fruit 62 grādi. 62, not 69. No Slovākijas. Šis dzēriens nav bijis mums ilgu laiku šeit šovā. Tas ir unikāls augu liķieris uz tējas bāzes, kas izgatavots tikai un vienīgi no dabīgām sastāvdaļām. Bagātināts ar ekstraktiem no gardiem meža augļiem, melnēm, avinēm, kazinēm un meža zemenēm. Un tam ir, es atvainojos par savu franču valodu, 62 fucking grādi. Štengrs ir? Jā, tā kā šito es jūtu. Bet es vairāk baidos no šitā. Mēs līdz tam vēl tiksim. Tātad, Čin. kādas tev ir šobrīd attiecības ar bērniem un ģimeni? Ar kuriem bērniem un ar kuru ģimeni? Jā, labi. Cik tev vispār ir bērni? Jo tu esi, diezgan... Tu par demogrāfiju rūpējies. Man liekas, tev ir vairāk bērni. Kā tev tas notiek? Man bērni, ja kādam interesē, tie ir asins radinieki. Jo Latvijā arī tāda interesanta situācija. Cilvēkiem jautājums. Vai tu mīli bērnus? Latvijā jebkurš atbildēs. Tas grādienis ceļo no pirkstas. Nē, es tikai viņu vienkārši tā slidinu. Tas ir tāds, ok, slidini. Es sēžu piedzēries un slidinu gradzenu pa pirkstiem. Es slidinu. Lūdzu, turpini par bērniem. Jā, par bērniem. Cilvēkam jautā, tu mīli bērnus? Jā. Bet tur ir tāds svarīgs moments. Vai tu mīli bērnus, vai tu mīli savus bērnus? Mīlēt savus bērnus, tas ir egoisms. Mīlēt bērnus, tā ir mīlestība. Kā tev ir ar saviem bērniem? Cik tev ir bērni? Man ir 3 mani bērni. Daudz auģu bērni. Jo es saprotu, ka tev ir tāda ļoti kupla ģimene. Tas tavs ciltskoks. Ar dāfiga zariem. Ļoti daudz zaru tam ciltskokam. Un man ir arī asins radinieki, 2 mazbērni, no kuriem vecākais nākamgad ies skolā Zviedrijā. Kā tu pagūsti viņus visus sapraudzīgi, Horen? Dažreiz nepagūst. Un jaunākajam ir 9 mēneši. Viņu arī, starp citu, sauc Horens. Viņš ir Horens 4. Mans tēvs ir Horens, es esmu Horens, mans vecākais dēls ir Horens un viņa vecākais dēls ir Horens. Super. Horens.
Klausies, tu dzīvo ļoti bohēmisku dzīves stilu. Vai, teiksim, tavā ģimene vai tavi tuvākie, viņi tev tur līdzi ar tavu to, kā tu lido vienkārši par visur? Ja? Jā, man ir burvīgi līdzcilvēki. Es vienmēr saku to, ka ak, Dievs, man ir prieks, ka tie cilvēki, kuri man ir blakus, viņi man atbalsta. Tu nevari iedomāties manu māmu. Viņai ir 80 gadi. 80 gadi. Viņa pirms dažiem gadiem, pirms gandrīz 6, 7 gadiem. Viņa brauc ar zilo bultu, tā mana sporta mašīna, Citroen Saxo VTS. Un iedomājies, māma man zvana un saka, viņai ir tajā laikā, pieņemsim, 75. Un viņa saka, es braucu pa Brīvības ielu, un kaut kāds vecis skrien pāri, es viņu gandrīz sabraucu. Viņai ir 75 gadi. Man draugi zvana, kur brauc ar Gālenderu džipiem un saka, mēs te braucām pa Brīvības ielu, tev mamma apdzina mūs ar zilo bultu. Tu saproti, kāpēc es esmu tāds. Tagad mammai ir 80. Viņa vienmēr saka, ko tie viņi neko nesaprot. Es viņai vienmēr saku, pasties tur kaut kāda intervija ar mani vai ko. Viņa tā saka, tie tā peņģas, viņi neko nesaprot. Bet rekā, visu dienas beigās saprot tomēr. Jā. Saproti, Vecīt, vai tu esi gatavs iet pie mūsu pēdējā šota, jo man liekas, ka tu izskaties diezgan gatavs. Mēs abi esam vieglā vaflē, bet mēs pēc tam iesim nākamo apli cauri. Domā, ne? Davai paskatīsimies pēc sajūtām. Es gribēju pateikt par Minhausenu baronu. Lūdzu, tostu? Jā. Davai, tad es sākumā Tu bliezi. Davai. Horen, paldies, ka tu esi izturējis visu šo te metriņu ar mani. Mūsu pēdējais dzēriens ir Zenta, absenta, 70 grādi no Itālijas. Tas ir tieši tik stiprs, ka tas izdedzinās koronavīrusu ārā no sistēmas. Absints, tas ir īsts mākslinieku dzēriens, kā mēs visi zinām. Un tieši tāpēc, manuprāt, absints tev īpaši Pagaidām var necelt glāzi. Vēl ne? Lūdzu, pasaka, lūdzu. Tātad, pirmām kārtām. Absints dzēra kas? Mākslinieku un bohēmistu. Jā. Slavenākais no viņiem ir kurš? Vincents van Goghs. Vincents van Goghs, viņam sēdēja prostitūta klēpī un teica, uzdāvini daļu no sevis man. Zini, ko viņš izdarīja? Viņš aizgāja blakus istabā, nogrieza ausi un uzdāvināja viņai savu ausi. Wow, nopietni! Tas ir Vincents van Goghs. Vincents van Goghs savas dzīves laikā gleznoja uz salvetēm kafejnīcā, jo tas ir audekls. Jā. Kuru pagadījās? Līdzīgi kā Pauļuks, piemēram, latviešu gleznotājs, viņš uzgleznoja uz durvīm vai uz kaut kādu kartonu gabalu vai kaut kā tam līdzīgi. Un Vincents van Goghs savas dzīves laikā, viņam brālis, starp citu, tirgoja gleznas. Viņš savas dzīves laikā nepārdeva nevienu gleznu. Šobrīd Vincenta van Gogha glezna, saulespuķis, ir visdārgākā pasaulē, jo viņi maksā vairāk kā $150 miljonus. Vincents van Goghs. Minhausens teica, smaidiet vairāk, draugi, jo visas lielākās pasaules muļķības un pat parakstīt karu Šitais ir niknējs. Ar nopietnu sejas izteiksmi. Smaidiet, džentelmeņi, smaidiet vairāk. Horen, klausies. Kas ir? Kas īsti tu esi? Es esmu izdzēris ūdeni, es esmu izdzēris visu šito. Nākamos 10. Vai tu esi kristietis vai tu esi rastafāri? Kas tu esi? Pie kāda sev pieskaita? Pie kristiešiem vai rastafāri? Ļoti kruti. Mums ir kaut kas, ko iedzert vai ne? Vecīt. Fucking ielai, jeb kaut ko. Kā tev ir? Tu esi kristietis vai rastafāri? Kas tu esi, vecīt? Zini, es jau esmu, tur viss normāli, ir fokusā. Jā, ir. Okay, jā.
Tā tad ir tāds interesants moments. Man ir tumbačka nakts galdiņš blakus mūsu laulības gultai. Un tas ir pēc izmēriem salikts vienkārši. Vislielākā ir Bībele. Tur stāv Bībele, svētie raksti. Es, starp citu, tieši tāpat tā kā Kivičs, kurš teica, ka viņš ir viens no nedaudziem, kurš ir izlasījis Bībeli. Es esmu izlasījis Bībeli many times, no vāka līdz vākam. Apakšā ir Bībele. Uz Bībeles ir uzlikts Korāns, ko es arī esmu izlasījis daudz reizes. Un tam visam virsū ir tāda maza figūriņa, skolotājs Buda. Tā ir mana reliģiskā pārliecība. Un par to, Horan, tev milzīgs paldies. Tu biji šeit šodien ar mums Pāļu bazarā. Dāmas un kungi, ar mums bija vienīgais un leģendārais Horens Talba. Vai ir kaut kas, ko tu vēlēsi ieplūgot, ko mēs lai atstājam linka augšpusē, lai pērk krēklus vai ko? Es tagad sāku Ko tu gribi darboties. pateikt? Mana mīļotā meitene darbojās ar manu Instagram, un vai tu varētu ielikt Instagram? Jā. Liekas, ir. Bet ir. 1,63, dāmas un kungi! 1,63. Brāļi un māsas. True love.